Labrīt! Labrīt! Šodien mums 23. lekcija. Mazliet savādāka, jo arī šodien gribu sākt, varbūt pārmaiņas notiek, sākt ar meditāciju. Un pēc tam, cik paliks laika, tad parunāsim par to, kas notiek, kāda ir apstākļi un kas mums jūlijā jau ir. Mazliet sākumam. Tātad šodien mums ir meditācijas 3. līmenis, arī abas daļas, kā pirmajā reizē tā otrajā. Atkārtošu meditācijas nosaukums ir dvēseles daļu sakārtošana un apvienošana vienotā veselumā. Un tātad atceramies, ka pirmais līmenis, kur mēs izgājām, bija, kad mēs savai dvēselei vācam daļas šīs dzīves ietveros, tātad šajā reinkarnācijā, jā, laiks un telpa. Otrajā līmenī mēs vācām uz visām dvēseles daļas par visām reinkarnācijām uz planētas Zeme. Kad tātad es rakstīšu planēta Zeme, kad mana dvēsele ir inkarnējusies uz planētas Zeme. Atgādināšu, ka es jau no paša sākuma esmu teikusi, ka visas meditācijas ir ļoti vēlams iziet vismaz 9 reizes. Vismaz. Tie, kas ar varbūt vēdām un vēdisko, tie varbūt iet 108 reizes katru meditāciju, nezinu, jā, bet tātad 9 vismaz. Teikšu godīgi, ka man pirmā izgājās 9 reizes ātruma operatīva, un otrā man jau iet 15 reizes pašai. Tāpēc es sāku domāt, ka varbūt viens no variantiem ir, kad tātad 9 reizes katra, lai kopā būtu 27 pilnas ciklus, ja? Kā varētu būt, ka pirmā ir 9, otrā ir 9 plus 9, 18, un trešā 9 plus 9 plus 9, 27. Tātad, kas būs 3. līmenis par savu dvēseli? Tātad, ja pirmajā mēs savācām un strādājam ar dvēseles daļām šajā inkarnācijā, otrajā līmenī mēs strādājam ar dvēseles daļām visās inkarnācijās, kas mums ir bijušas uz planētas Zeme, kā jūs teicu, vienalga, vai tas būtu 30 000 gadu atpakaļ, vai 60 000 gadu atpakaļ, vai kā visās reinkarnācijās, ja? Gājām, tātad šeit mēs gājām tikai uz notikumiem vienas inkarnācijas ietvaros, te jau tātad uz visiem, kas ir bijuši, kurās mums ir sāpīga pieredze un dvēseles daļa ir atdalījusies no vienotā veseluma. Savukārt šodien mēs vēl pieliksim klāt to telpu un laiku, kas ir bijis, kā nu kuram, varbūt kādam nav bijis, varbūt kādam ir bijis. Tad, ja šajā laika posmā un arī pirms dvēsele jūsu kā tāda ir inkarnējusies arī kaut kur citur. Tātad vispār par jūsu katra visu dvēseles pastāvēšanas laiku, lai kur arī tā dvēsele būtu. Šo laiku neierobežojot, izteikot bez ierobežojuma, ka tikai uz planētas Zeme. Jo man nav zināms, varbūt kaut kur pa vidu kāds aizgājis citu planētu, iegūt kādu citu pieredzi vai uz citu telpu vai uz citu dimensiju. Varbūt ir bijusi pieredze, tas ir man zināms, ja, kad pirms inkarnējas uz Zemes, dvēsele ir kaut kur jau citur dabūjusi pieredzi, ja. Tād šobrīd mēs iekļaujam visu, teiksim tā, dvēseles dzīves laiku, kopš viņa ir radījusies, ja, ietverot visu šo laiku. Tāpēc, ka tas laiks paplašinās, ja, tātad šis būs 3. šodien līmenis. Un tāpēc, ka tas laiks arvien plašāks un plašāks, tāpēc es domāju, ka varbūt katra meditācija ir vien grūtāka vai dziļāka vai
vai jaudīgāka, teiksim tā, vai smagāka, ja? Es gribētu teikt, ka tas pats būs jaudīgāka. Un vēlreiz teikšu, ka tātad es esmu izgājis 9 plus 15 meditācijas un vēl ar vienu es gaidu to brīdi, kad tas man beigsies, bet vēl ar vienu katrā meditācijā es raudu. Pirmajā daļā raudu, otrajā daļā nē. Un jau otrā līmeņa meditācijā var, principā, dažos vārdos vai kā sādāk aprakstīt to ceļojumu, kas ir redzēts iztēlē, kas ir bijis, un atslēgas vārdus tur ieraudzīt un apmēram saprast ne jau konkrētus notikumus, bet tās sāpīgās, teiksim, lietas, kas tagad atkal tiek izdziedinātas, un to rezultātā, kas nāk vietā, ko dabū vai ko dvēseli atkal iegūst no tā. Tad, cik es zinu, kāds ieslēdz meditāciju, atslēdzas, jeb aizmieg. Pēdējā meditācijas vārdi cilvēks pamost, tas ir apziņa tiek pieslēgta viņam. Tas ir labi. Tas nozīmē, ka cilvēks šajās meditācijas laikā ļoti aktīvi strādā, tā, ka prāts tiek, tā kā, teiksim, atslēgts, jeb apziņa, un zemapziņā dvēsele ātri un intensīvi var savu darbu veikt. Un, cik es saprotu tāda, kad var arī vakarā uzlikt, aizmigt, visu naktis šī meditācija strādā. Meditācijas beigās cilvēks pamostas no rīta un turpina darboties. Līdz ar to tas variants man arī patīk, jo tas nozīmē, ka tā meditācija ir visu nakti un cilvēks strādā visu nakti ar to savu nodomu, kas ir uzlikts, un tik daudz ko var paveikt. Jo fiziskais ķermenis vai prāts vai apziņa, kas ir piesārņot ar sāpīgām emocijām vai domām ne tādām, tas tiek nolikts malā un tas netraucē darbam. Tā, vai ir kādi jautājumi tik tālu? Jo jautājumu nav, tad pusminūte vēl, ja vajag uzklāt sēgu vai iekārtoties. Un tad, kā vienmēr, sāksim ar afirmācijas runājumo daļu. Tad, sākot meditāciju, es vēl atgādināšu, kad fiziskā ķermeņa stāvokli katrs var ieņemt tādu, kāds ir ērtāks. Var gulēt, guļus, var sēdēt, acis var pievērt vai aizvērt pavisam. Var arī paskatīties, kā ir ērtāk ar aizvērtām acīm gaišā telpā, vai man sevišķi meditācijas otrajā daļā prasās uz acīm uzklāt kaut kādu brieli, lai būtu pilnīgi tumsa. Un atgādināšu vēlreiz, ka ķermenim meditācijas laikā ļaut žāvāties, klapot, raudāt, smieties, kas nu nāk, lai arī fiziskais ķermenis piedalās procesā. Un meditāciju sāksim ar afirmāciju. Tāpēc sākumā atkārtojiet skaļi vai čukstus pie sevis, bet ar vārdiem aiz manis. Es kosmos. Es kosmos. Debesis un zeme. Debesis un zeme. Saule, daba. Saule, daba. Visaugstākais kosmiskais radītājs. Visaugstākais kosmiskais radītājs. Mans augstākais es. Augstākais es. Mana dvēsele. Dvēsele. Mans fiziskais ķermeni. Mans fiziskais. Visi gaismas un mīlestības spēki. Gaismas un mīlestības spēki. Eņģeļi un prieks. Eņģeļi un prieks. Es lūdzu un dodu atļauju. Es lūdzu un dodu atļauju. Lai visas manas dvēseles daļas Dvēseles daļas
visos laikos, visos laikos, telpās un blīvumos, telpās un blīvumos, tagad ir sakārtotas un apvienotas tagad ir sakārtotas un apvienotas, vienotā veselumā, vienotā veselumā, maksimāli harmoniski, maksimāli harmoniski, visu un katra augstākajam labumam, visu un katru labumam, saskaņā ar kosmosa kārtību. saskaņā ar kosmosa kārtību. Pateicos. Tagad lēnām sajūti sevi. Iekārtojies ērti, piever vai aizver acis un sajūti vēlmi atslābināties. Tā, lai fiziskais ķermenis jūtas ērti un par to nav jādomā. Atslaubini gan savu fizisko ķermeni, gan atbrīvo savas emocijas un domas. Tagad savās domās un iztēlē aizceļo vai aizlido uz kādu sev tīkamu vietu, ko sauksim par sagatavošanās vietu. Tā ir ērta, silta un patīkama. Tajā tu jūties droši, tu vari atslābināties. Šī vieta var būt jebkas. Vai kaut kas no tavām patīkamām atmiņām, vai kaut kas jauns. Varbūt kāds mīksts dīvāns pļavas vidū, varbūt ērts krēsls jūras krastā. Tas var būt mežs, un tā var būt pļava. Varbūt kāda kalna virsotne. Šajā vietā, savā sagatavošanās vietā, tu esi atbrīvojies un atslābinājies. Tajā tu jūties ērti un patīkami. Šī vieta var būt saules pieliete, vai arī kāds paēnis zem koka, vai strauta malā, vai pie ugunskura vai kamīna. Šajā vietā tu atpūties un atvelc elpu pirms darba, pirms procesa. Tu smel spēku un enerģiju un sagatavojies un noskaņojies savam iekšējam darbam. Uzkavējies šajā vietā, savā sagatavošanās vietā, pirms doties tālāk. Piepildies ar siltumu, ar gaismu, ar spēku un ar enerģiju. Pasmaidi. Piepildies ar mīlestību, piepildies ar prieku
Uzsmēdi arī savai apkārtnē, kurā tu atrodies. Tā, lai smaids tajā atstarojas un veidojas prieks, kas tevi apņem, kas tevi atbalsta un palīdz. Prieks, kas tevi piepilda. Tagad, kad esi sajutis šo piepildījumu, pievērs savu uzmanību savai sirdī, savai sirds čakrai, savam sirds enerģētiskajam centram. Un tad lēnām dodies uz savu sirds telpu. Tava sirds telpa ir plaša, gaiša un silta. Vari paskatīties vai sajust, kāda tā izskatās. Mazliet pavērojis pats savu sirds telpu, uzsmaidi tai un sasveicinies ar to. Tad droši dodies tajā iekšā, uz pašas telpas centru, kur telpas vidū atrodas tava iekšējā saule. Varbūt kā gaismas sfēra vai gaismas avots, kas izstaro gaismu un siltumu. Pavēro. Tā ir tava iekšējā saule. Uzsmaidi arī viņai. Sasveicinies. Kādu brīdi tā stāvot un skatoties savā iekšējā saulē, atceries iepriekš izteikto nodomu, ar kuru tu esi atnācis. Tas ir sakārtot un apvienot savas dvēseles daļas. Un domās vai čukstus pie sevis, savai iekšējai saulei izsaki vienu vārdu. Lūdzu. Un tagad pavēro, kā no tavas iekšējās saules iziet gaismas stari. Varbūt viens, varbūt vairāki, un varbūt daudz. Tie stiepjas, tie izstarojas, tie plūst un aiziet tālumā. Uz dažādām vietām, uz dažādām pusēm, uz tiem notikumiem un tām situācijām, kuros bija atdalījusies un palikusi kāda tava dvēseles daļa. Stari aizstiepjas pāri laikam, pāri telpai, nonākot tieši tur, kur vajag, lai savienotos ar tavu dvēseles daļu. Tagad šis gaismas stars vai gaismas ceļš ir savienojis tavu sirds telpu ar tavu atdalījušos dvēseles daļu, vienu vai vairākām. Un tagad
arī tu pats dodies pa vienu no šiem gaismas stariem pie vienas no savām dvēseles daļām. Un tuvojoties tai, uzsmaidi. Un kad esi pietuvojies, sasveicinies ar to. Vai pamājot, vai paklanoties, vai kā citādi, dodot ziņu savai dvēseles daļai, ka esi atnācis. Mirkli pastāvi un pavēro. Un savās domās saki: mana mīļā dvēseles daļa, ir pienācis laiks man ar tevi apvienoties. Es lūdzu tevi, nāc. Es tevi pieņemu un apvienojos ar tevi. Un kamēr tava dvēseles daļa klausās un sadzird tevi, tikmēr pievērs savu uzmanību tam objektam, tai vietai vai notikumam, pie kura atradās tava dvēseles daļa. Lai arī kas tas būtu, varbūt tu to redzi, varbūt neredzi, varbūt vienkārši sajūti, ka kāds tur ir. Savās domās izsaki viņam: es pateicos tev par to, ka mana dvēseles daļa bija pie tevis. Es pateicos tev. Tagad var ietīt savu dvēseles daļu mīkstā segā. Varbūt gaismas segā, varbūt krāsainā varavīksnē, varbūt vari to iesēdināt krēslā vai kā citādi. Un tad tavas iekšējās saules stars to nogādā tavā sirds telpā. Tas var būt lidojoši, tas var būt braucoši, tas var būt mierīgi, tas var būt viegli. Tavs saules stars izgaismo un norāda ceļu mājup tavai dvēseles daļai. Tādā veidā tavas dvēseles daļas pa saules stariem ir nokļuvušas tavā sirds telpā. Tu pats vēlreiz vari pateikt paldies tam, pie kā bija tavas dvēseles daļa. Izsakot vārdu, pateicos. Un pēc tam atvadies no viņa. Vai pamājot, vai samīļojot, vai kā citādi. Tad
Tad lēnām atkāpies. Un arī pats pa savas saules staru dodies atpakaļ uz savu sirds telpu, lai paskatītos, kā tur tagad izskatās. Kad esi atpakaļ savā sirds telpā, vari pavērot, vai tikmēr tur jau ir ieradušās viena vai vairākas, vai varbūt daudzas tavas dvēseles daļas. Varbūt tās vēl turpina plūst un nākt. Varbūt pirmās jau ir ieradušās. Uzsmaidi tām un sasveicinies. Tad pieeja mazliet tuvāk tām un domās izsaki: Lūdzu, manas mīļās dvēseles daļas, esiet tīras. Un pats, paejot malā, pavēro, kā tās attīrās. Vai mazgājas baseinā, kas atrodas blakus, vai varbūt ir kāda duša milzīga, kurai tās iet cauri. Varbūt vienkārši peldas, jo ūdens tās apņem, nomazgā, attīra un atslābina. Šis attīrīšanās process notiek ar visām tavām dvēseles daļām. Varbūt dažas jau ir nomazgājušās, varbūt dažas vēl stāv rindā, varbūt dažas vēl tikai nāk pa stariem. Tavas dvēseles daļas zina attīrīšanās procesu, kurš norit tavā sirds telpā. Ļauj, lai tas process notiek. Varbūt dažas tavas dvēseles daļas jau ir tīras, varbūt tīra jau ir tikai viena, tad tās vai to, kura ir izgājusi tīrīšanās procesam, var iesēdināt krēslā, lai atpūšas, vai ietīt segā, vai varbūt tieši otrādi, tā dejo ap tavu iekšējo sauli. Varbūt kāda no tām izrāda prieku, ka ir atgriezusies mājās. Varbūt kāda no tām uzņem spēku un enerģiju. Varbūt kāda vienkārši atpūšas. Un saskaņā ar tevis sākumā izteikto nodomu, pēc attīrīšanās procesa dvēseles daļa pati iekārtojas savā vietā un apvienojas vienotā veselumā. Sakārtošanās un apvienošanās process notiek tavā sirds telpā.
kāda dvēseles daļa varbūt vēl nāk, kāda mazgājas, kāda atpūšas, kāda priecājas, bet un kāda jau atrodas vai ir savā vietā. Skaisti. Tagad tu pats vari nostāties sirds telpas malā un kādu brīdi pavērot notiekošo procesu. Ļauj, lai process notiek tik ilgi, cik tam vajag. Tas pabeigsies pats. To visu vērojot, savās domās saki: pateicos. Un skatoties, varbūt arī pats sajūti prieku, gandarījumu un pateicību par procesa norisi. Ja vēlies, vari vēl uzkavēties savā sirds telpā. Vari vēlreiz izteikt vārdu pateicos. Un tad, kad esi gatavs, vari atvadīties, pamājot, vai kā citādi, un mierīgi un droši dodies atpakaļ uz savu sagatavošanās vietu, uz to vietu, kurā uzsāki šo ceļojumu sevī. Tavā sagatavošanās vietā ir mierīgi un klusi, varbūt tajā ir kādas dabas skaņas. Šajā vietā tu vari apsēsties vai atgulties un šobrīd apzināties savu padarīto darbu. Tagad tu vari atpūsties un atvilkt elpu, atslābināties un domās teikt pašam sev: pateicos. Vari uzsmaidīt pats sev. Pēc tam izsaki pateicību arī visiem tiem, kuri tev palīdzēja šajā darbā. Domās vari paklanīties vai vienkārši izteikt vārdu: pateicos. Tas ir tiem visiem, kurus tu sākumā piesauci. Gan kosmosu, gan zemi, gan eņģeļus, un varbūt vēl kāds bija atnācis tev palīgā. Tāpēc visiem saviem palīgiem domās saki: pateicos. Tad mirkli vēl uzkavējies savā sagatavošanās vietā ar padarīta darba sajūtu. Un tad lēnām un mierīgi gatavojies atgriezties šeit un tagad. Lēnām, kad pats esi gatavs, tad atgriezies šeit un tagad.
šajā telpā, šajā krēslā vai sēžot uz zemes, guļus vai sēžot. Tagad esi šeit un tagad. Vari lēnām sataustīt savu fizisko ķermeni, vari tam pieskārties, vari izstēpīties un lēnām atvērt acis. Un tad arī fiziskajam ķermenim saki pateicos. Ievelc elpu un esi šeit un tagad. Tad vari paņemt savu klodi un pildspalvu un varbūt pierakstīt kādus teikumus, kuri tev bijuši svarīgi, vai uzzīmēt kādu zīmējumu. Varbūt vienkārši pierakstīt savu vārdu. Došu laiku kādas 3 minūtes. Šajā laikā vari gan padzērties, gan izstēpīties un lēnām sagatavoties meditācijas otrajai daļai. Meditācijas otro daļu arī iesāksim ar afirmāciju, kuru varat atkārtot skaļi vai čukstus aiz manis. Es kosmoss, debesis un zeme, saule, daba, visaugstākais kosmiskais radītāji. Mans augstākais es, mana dvēsele, mans fiziskais ķermeni, visi gaismas un mīlestības spēki, eņģeļi un prieks. Es lūdzu un dodu atļauju, lai citu dvēseļu daļas, kuras bija pie manis, visos laikos, telpās un blīvumos, tagad ir sakārtotas un apvienotas. To dvēseļu vienotā veselumā, kurām tās pieder. Maksimāli harmoniski. Visu un katra augstākajam labumam, saskaņā ar kosmosa kārtību. Pateicos. Tagad iekārtojies ērti. Atslābinies
un atbrīvo sava fiziskā ķermeņa muskuļus. Un vērs savu uzmanību uz savu iekšpasauli. Un lēnām dodies uz savu sagatavošanās vietu. Tā var būt tā pati, ja tā tev ir mīļa. Var gadīties, ka tā ir arī cita. Varbūt, ka tā ir tā pati, tikai jau izmainījusies. Ir citi apstākļi, vai citādi izskatās. Jebkurā gadījumā tā ir tava sagatavošanās vieta. Tajā tu atpūties pirms darba. Tajā tu aktivizē savu spēku un savu enerģiju. Tajā tu sajūti atbalstu. Tajā tu atslābinies un noskaņojies turpmākajam darba procesam. Uzsmaidi sev. Šajā vietā tu piepildies ar mīlestību, ar gaismu un ar prieku. Un tad, kad esi gatavs un sajūti, tad dodies uz savu sirds telpu. Tagad tu to jau zini un atpazīsti. Tās vidū ir tava iekšējā saule. Vari pavērot vai sajust, kāda izskatās tava sirds telpa. Tagad, atrodoties savā sirds telpā, domās izsaki citu dvēseļu daļas, lūdzu. Un tad pats pavēro, kā tava sirds telpa piepildās ar citu dvēseļu daļām, kuras līdz šim bija pie tevis. Varbūt ierodas viena, varbūt atnāk divas, varbūt daudz. Varbūt tās atlido, varbūt kāda vēl guļ un atbrauc ar visu gultu. Tagad domās palūdz tām un saki: lūdzu, attīrieties. Un tad pats paskaties, vai arī šīs citu dvēseļu daļas peldas basainā vai mazgājas strauta ūdenī. Varbūt kāda ar visu gultu izbrauc cauri ūdens strūklai. Varbūt citas mazgājas dušā. Šis attīrīšanās process
notiek ar gaismu un mīlestību, viegli un priecīgi. Kamēr notiek citu dvēseļu daļu attīrīšanās process, tikmēr pats vērsies pie savas iekšējās saules un domās saki tai: lūdzu. Un saskaņā ar tevis iepriekš izteikto nodomu, tava iekšējā saule izstaro starus. Šoreiz uz tām dvēselēm, kurām pieder šīs dvēseļu daļas. Tad paskaties savā sirds telpā uz šīm citām dvēseļu daļām un domās tām izsaki vienu vārdu: lūdzu. Tad paskaties, kā notiek process. Varbūt kādu no tām vajag ietīt segā, varbūt kādu uzlikt uz gaismas stara, varbūt kādu ielikt krēslā, bet varbūt kāda pati jau lido pa gaismas stara norādīto ceļu. Kādu citu gaismas stara plūsma nogādā pie tās dvēseles, kurai pieder šī dvēseles daļa. Šis dvēseļu daļu nogādes process notiek maigi un harmoniski. Un tavas iekšējās saules stari to nodrošina. Tagad arī tu pats pa vienu no šiem gaismas stariem dodies pie vienas no dvēselēm. Un tuvojoties, uzsmaidi tai un sasveicinies. Un tad domās izsaki tai: es atnācu un atdodu tev tavu dvēseles daļu. Lūdzu, pieņem. Tad pats pavēro. Varbūt šo daļu paņem dvēseli pati. Varbūt par to parūpējas sarģeņģelis. Bet varbūt daļa pati aiziet tur, kur tai vajag. Noskaties šajā procesā un domās izsaki: pateicos. Tad vari vēl uzkavēties pie šīs citas dvēseles. Varbūt lēnām tad atkāpties, varbūt vēlreiz uzsmaidīt. Un tad, kad esi gatavs,
tad atvadies no tās. Vai pamājot ar roku, vai apskaujot, un pats pa gaismas staru atgriezies atpakaļ savā sirds telpā. Kad esi savā sirds telpā, tad mierīgi un lēnām pieej pie savas iekšējās saules un domās izsaki tai vienu vārdu – pateicos. Tādā veidā tu viņai pasaki paldies par viņas darbu, par viņas starošanu, par dvēseļu daļu pārvietošanu, par to, ka tā tev palīdzēja, par to, ka tā tevi atbalstīja. Tava iekšējā saule. Tad mazliet atkāpies, lai redzētu visu savu sirds telpu kopumā. Un vēlreiz visai sirds telpai saki – pateicos. Vari vēl pabūt savā sirds telpā un uzkavēties tajā. Vari tai uzsmaidīt. Un tad, kad esi gatavs, atvadies no tās līdz nākamajai reizei. Un tad lēnām un mierīgi pats dodies atpakaļ uz savu sagatavošanās vietu. Uz to savu sagatavošanās vietu, no kuras tu uzsāki šo savu darba procesu. Kad esi nokļuvis savā sagatavošanās vietā, tad vari atslābināties, vari atpūsties, jo esi izdarījis darbu divās daļās. Uzsmaidi gan sev, gan saviem palīgiem, un domās visiem un arī sev izsaki vienu vārdu – pateicos. Tagad tu vienkārši vari atpūsties savā sagatavošanās vietā. Vari priecāties par padarīto, vai vienkārši vēlreiz apzināties šodien paveikto dvēseļu labā. Izbaudi šo brīdi. Atpūties. Un tad lēnām gatavojies atgriezties šeit un tagad. Un tad, kad esi gatavs,
dodies atpakaļ uz šajieni. Atgriezies un esi šeit un tagad. Šajā fiziskajā telpā, uz krēsla vai guļot, un vari lēnām izstēpīties un sataustīt savu fizisko ķermeni, uzliekot tam savas plaukstas. Un tad domās, saki, pateicos savam fiziskajam ķermenim. Jo tieši tavs fiziskais ķermenis nodrošināja darba procesu šajā realitātē, šeit un tagad. Lēnām dziļi ieelpo, un kad esi gatavs, tad lēnām atver acis. Vari paņemt savu klādi un pildspalvu, vari kaut ko tajā uzzīmēt vai pierakstīt, varbūt kādas atziņas, varbūt to, ko tu redzēji, varbūt vienkārši savu vārdu. Tad lēnām aktivizējies un izstaipies. Došu kādas 3 minūtes laika pierakstīt, un tad aprunāsimies tālāk.